Hei, klau! Man taču šodien ir šajā te studentu teātrī, tā kā maiņas. Jā. Un man vajadzētu palīdzību. Tā aizvest visas tās lietas tur un vēl kaut kādi darbi laikam. Nu, dafigā darbi. Tu negribētu lūdzu man palīdzēt uzreiz pēc stundām? Es nezinu. Man jau tā ir daudz darba. Un man ir jāsagatavojas kursiem. Jāmācās par jonu apmaiņu reakcijām. Ok, klausies. Es saprotu, ka tu esi ļoti, ļoti aizņemta ar visiem tiem saviem kursiem, bet vajag taču arī kādreiz atpūsties. Un vispār atkārtot var arī vēlāk. Es nezinu. Davai, lūdzu, lūdzu. Labi. Yes! Čau! Es tā gribu ēst. Visu dienu neko normāli neesmu pēdusi. Es šodien biju teātrī ar draugiem. Backstage'ā mēs pastrādājām nedaudz. Es vispār neatceros pēdējo reizi, ka es biju tādā vietā. Kad mēs pēdējo reizi bijām teātrī? Laikam baigi sen. Tur bija tāds haoss. Visi kaut ko darīja, trakoja, vingrinājās. Un tad, kad iestājās, kad sākās izrāde, tad visi zināja, kur viņiem ir jābūt. Tas vispār ir iespējams, cik daudz darba tiek ieguldīts viens tāds izrādes tapšanā. Klaus, šodien nevajadzēja būt jaunajam īres rēķinam? Es jau samaksāju. Starp citu, es rītdien arī eju uz teātri 7. Pagād, cikos tev rīt ir kursi? No 4 līdz pusē 6. Un tu gribi teikt, ka tu pēc tā visa vēl paspēsi uz kaut kādu tur izrādi? Es savā laikā pēc kursiem vienmēr atkārtoju visu to, ko biju apguvis kursos. Es to varu izdarīt nākamajā dienā pirms kursiem. Un biļetes jau ir nopirktas. Varēja ar mums apspriesties. Nu labi, skaties, ja? Galvenais, lai visi tavi darbi padarīti, ja? Tad jau tavas tās izrādes nekur nepazudīs. Šodien skatos Labadiena akcijās. Ir pieaugums. Ir gan. Tev vecāki piekrīt? Jep. Tiešām? Tiešām. Tiešām? Beidz, viņi nav nekādi briesmoņi.
Baigies salsturiņi jau arī nav. Labi, piedod, vienkārši no taviem nostāstiem ir mazliet grūti iedomāties, ka viņi tā kā vienkārši tev palaidīs bez nekādām piezīmēm vai tur nākotnes atmaksām. Viss tā kā būs labi, vai ne? Nu jā, ja labi, tad labi. Ārā! Mēs esam mēs vai ne, uz mūsu reizi.